Šodien pie mums ciemos brigādi ģenerālis, profesors Kārlis Krēsliņš un deputāts atvainojas. Deputāts, tas jau sekundāri. Ļoti liela interese sabiedrībā un satraukums par starptautisko situāciju Latvijā, kā Latvijā iet starptautiskā kontekstā. Militāra sagatavošanas, ieroču iepirkšanas, budžetu palielināšanas, viss tas satrauc sabiedrību. Kārli, būs karš vai nebūs? Kara tādā nozīmē, kas interesē sabiedrību, ka šeit karos, kā bija pagājušajā gadsimtā, nebūs. Tas, ka kara darbība pasaulē notiek nepārtraukti kaut kur, tie ir mazāki kariņi vai kādi militārie konflikti drīzāk. Tādi būs un viņi ir visu laiku nepārtraukti. Tad šeit, pa ko skatoties runājot, tātad, ja runā šeit uz Baltijas valstu teritorijās vai NATO teritorijās, kara nebūs. To es esmu diezgan pārliecināts. No rietu mēdījos. Es nesaku, ka austrumu mēdījos, rietu mēdījos ir daudz runas par Baltijas kā potenciāla kara teritoriju un Balkānu. Es teikšu ļoti vienkārši, ka dažreiz militāri eksperti vai bijušie eksperti, kas ir atvaļinājušies no aktīvā dienesta, arī politiķi, dažreiz sāk sevi parādīt, kā viņi prot rēķināt, cik īsā laikā var ieņemt vienu vai otru teritoriju. Okay. Mūsdienās, es teiktu tā, nav nevienas NATO teritorijas, kuru nevarētu ieņemt. Sarežģītāk varbūt būtu ar Amerikas Savienotām valstīm, jo tā atrodas tā kā tālāk. Un Kanādu? Kanādu ar tāpat ir sarežģītāk būtu. Bet jautājums ir vienmēr par to, kad normālā situācijā uzsāk kaut kādās darbībās, ceļši militārās darbībās, rēķina, ko grib sasniegt. Iekarot var uz īsu laiku kaut ko. Kas būs tālāk? Tas nozīmē, ja kaut kur ienāk karaspēks un uzsākās konvencionālais karš, tas nozīmē karš pret NATO. Pret NATO karot nevienai valstī, tas ir pašnāvība. Tas nav iespējams. Pašnāvnieki cilvēki ir zināmi, pašnāvniece valsts man nav zināma, un es nedomāju, ka tādas valsts atradīsies, kas uzsāktu tādu bezprātā darbību, kā uzbrukt NATO teritorijā. Nav svarīgi šī Baltijas reģionā vai kādā citā reģionā, jo jautājums vienmēr ir tā, ka runā par tām stundām, dienām, cik dienās var ieņemt vai ko ieņemt tālāk, kas tālāk notiek. Saprotams, kad iedarbojas 5. NATO pants, kad karš pret vienu teritoriju, tas ir karš pret visu NATO aliansi, un tur uzvarētais nevar būt konvencionālā karā. Es kodolu karu atlieku malā, jo tas ir iet uz to jautājumu, ka tad vispār izredzes pasaulē izdzīvot ļoti minimālas, tev drīzāk uzvarēt atkal nebūs. Tad šeit vajag tā loģiski paskatīties. Skaidrs, kad prognozēt pasaules nākotni, es esmu piedalījies, kad NATO organizēja 500 cilvēku, bija zinātnieku grupa, kas pētīja, kāda būs kompleksā nākotne 2030. gadā. Tur nebija tikai militārā situācija, tur bija gan ekonomiskā, gan dažādas situācijas. Tur izskatīja. Un tad bija tikai skatīts, piemēram, tas, kas notiek tuvojas austrumos. 2008. gadā es vadīju vienu darba grupu, kur mēs tos jautājumus paredzējām. To var paredzēt, bet tas ar varbūtību. Tā ja runā par nākotni, ar kaut kādu varbūtību vienu vai otru scenāriju var paskatīties. Bet visiem ir zināms, ja uzsāk kaut kādu darbību, ceļšķi militārā jomā kaut kādu darbību, tad rēķina, kādas būs sekas, ko es gribu sasniegt ar to darbību. Uzsākt pret NATO kaut kādu kara darbību, tas tā kā kodolieročus pielietojot vai konvencionāli kara praktiski ir bezjēdzīgi.
Tas, kas ir reāli tas skaidrs, kad ir tie dažādi paveidi, kā hibrīdkarš, un tajā virzienā, jā, tur notiek darbības, un notiks, un attīstīsies. Nu, piemēram, mēs tādu visi šīs dienās skatāmies, kad, piemēram, ir virusi kiberjoma un tam līdzīgi, ka zaudējumi ir kolosāli zaudējumi visā pasaulē. Tur nav īsti saprast, kurā valsts un kā tur inicijē, vai tas nejaušību sagadījās. Bet pats par sevi tie ir kolosāli zaudējumi, un tur varbūt arī cilvēku zaudējumi. Nu, piemēram, kā bija, ka slimnīcā nevar pasūtīt zāles, kad jātaisa operāciju, nestrādā kanāli, internets un tam līdzīgi, un nevar veikt tās darbības, kas ir vajadzīgas, vai pasūtīt, vai ko tā kā tas. Tā joma. Un kas stāv? Piemēram, aiz šitā kiberkara. Aiz tā kiberkara stāv ļoti daudzas valstis un ļoti daudzu valstu intereses. Nu, piemēram, neoficiālais, kad gadus 10 atpakaļ, kad Irāna mēģināja kodolu programmu palaist, tad nejauši tas, kāds vadīja, viņš ar kopā ar raķeti uzsprāga pie palaišanas. Kas atkal ir tāds, saku, neoficiāli, kad tur bija ielikta programma, datorprogramma, kad pirka vēl tikai datorus, jau bija ielikta, ka palaižot, kad tiks izmantoti tie datori par raķetes tur palaišanu, kad viņa pēc kāda laika nostrādēs. Nu, ir intereses, kas negribēja, lai tā programma attīstās Irānā. Nu, tas kā viens kā piemērs. Es nevaru sacīt 100% to teikt, bet tādas iespējas ir. Bet tās iespējas ir dažādās jomās. Nu, mēs visi esam liecinieki, kad ir Wikileaks, kad paziņoja visu. Vai Snowdens, kā izbrauca, pastāstīja, kad principā visas telefonu sarunas, pat Merkeles telefonu sarunas, nu tik spēcīga cilvēka, politiķa pasaules līmeņa, kad viņu noklausās un tam ļoti nepatīkamas, bet nu lietas daudziem politiķiem, bet no to jārēķinās mūsdienās. Praktiski visas tās sarunas un viss, kas notiek internetā un kiberlaukā, principā agrāk vai vēlāk var būt uzlausti, var kādu laiku viņus nosargāt, pēc tam atkal atradīsies gudrāki, kas uzlauzīs. Tā ir, un tur ir visas valstis iesaistītās, bet ļoti spēcīgas, skaidrs, ka tā sistēma ir gan Amerikas Savienotās valstis, gan Ķīna, gan Krievija, tāpat arī Ziemeļkoreja, varbūt viņi nabadzīgi dzīvo, ja runā par pārtiku un par labklājību tādā ziņā, bet kiberjomā viņi pievērš arī lielu uzmanību. Nu, un ļoti spilgts piemērs ir, kā izmanto it kā teroristi, kas atrodas Daesh. Viņi izmanto ļoti labi to elektroniskās iespējas un sociālos tīklus no kiberlauko. Liekas, teroristi, tie, kas ir kā mežonīgi cilvēki kaut kur tādā ziņā, bet viņi izmanto arī tās iespējas, mūsdienu iespējas arī, kas ir kiberlauks. Tādēļ šeit ir ļoti daudz dažādu spēku, kas atrodas. Tas spektrs ir ļoti plašs no valstīm līdz atsevišķiem cilvēkiem. Skaidrs. Valsts mašinērija ne Amerikā, ne Vācijā, ne Krievijā vai nevar tikt galā ar kibernoziedzību, vai nu negrib, vai nu piedalās kaut kādā veidā ar spēcdienestiem. Tā varētu būt. Jā. Nu, jā. Tāpēc no sabiedrībai pilnīgi nav saprotams, ka kaut kādi kibernoziedznieki terorizē visu pasauli. Sabiedrība nevar saprast, kā mūsu tūkstošgadē trešajā ir pirāti okeānos, kā 16. gadsimtā. Jā, ko tas nozīmē? Redziet, šeit katru situāciju var atsevišķi skatīt. Nu, teiksim par pirātiem, kur es esmu ticies ar viceadmirāli no Francijas, ka tieši vadīja to kompāniju cīņā ar tiem pirātiem.
tur apakšā arī ir pamatojums, ka tie cilvēki, kas Somālijā dzīvoja, ka viņiem bija problēma sevi nodrošināt ar iztiku un tam līdzīgi, kad tos reģionus arī pārņēma daudzu lielvalstu kuģi un tam līdzīgi, viņi atrada to veidu, tad nodarboties ar piratismu. Viņi ir atstrādājuši to metodiku, bija ļoti interesanti, kad, teiksim, kā viceadmirāls stāstīja, kad jūs jūrās atrodas kaut kur 100 dažādas zvejnieku laiviņas. Un nevar noteikt, kas, zvejo. Pēc tam pēkšņi viena no tām laiviņām piebrauc no sāniem kuģam, viņiem aizņem dažas minūtes, lai tam kuģim uzkāpt augšā un reāli pārķertu to kuģi, un viņi iebrauc ostās, kas ir Somālijā, un tad nevar ne tie karakuģi, nekad tur atkal ir citi likumi, citi normatīvi akti, ka tā ir cita valsts, un tur arī tā problēma, kā tā regulējums, jo tagad sākā jau beidzamos gados, ka sākā, ka uz kuģiem ņemt līdzi arī apsardzes kādu vienu laiku bija, kas ir civili, viņiem tur nebija nekāda slāga apsardzes, un viņi tad izpirkuma naudu. No vienas puses tos cilvēkus, tie apstākļi, kas tika izveidoti, viņus tā kā piespieda, kā viņiem izdzīvot. Tāds veids izdzīvošana. Slikti, jā, ok. Tagad, ņemot vērā, ka uz kuģiem arī parādījās tā apsardze, jā, tas dārgāk izmaksā tie, kas kaut ko pārvadā, bet tas samazināja to skaitu. Ja runā par visām tām lietām, tad tā ir attīstās jaunās tehnoloģijas. Es varu piemēru pievērst, kad izgudroja radiolokātoru, no sākuma visiem ļoti skaisti. Radiolokātoru nosaka mērķi, koordinātes, viss. Pēc tam radās doma, pagaidiet, bet tev radiolokātoru var noslāpēt. Tad izdomāja trokšņus, kā noslāpēt, ka tas radiolokators neredz. Tad izdomāja, kā cīnīties pret atsevišķiem trokšņiem. Un tā cīņa iet pa spirāli. Izgudro trokšņus, izgudro kā slāpēt, un tas attiecās arī uz kiberlauku. Ja kiber visai tai laukā atrodas bankas, lielas naudas, tas tur atrodas visa mūsu dzīve, tā ir saistīta kā cilvēkiem ar to laukumu, kas ir elektroniskais viss tas lauks, un tur ir lielas iespējas. Ja tagad ir programmatūra, dažreiz man tā izsauc smaidu tas, ka tur runā personīgos datus, lidostā iešu, cik var rakstīt, cik nodot vai kam tur viss. Tagad ir programmatūras, ka es paņemšu ar telefonu, iet cilvēks garam, es paņemšu, uztaisīšu fotogrāfiju un pēc dažām minūtēm es zināšu, kas viņš ir, no kurienes un tam līdzīgi. Tad, tagad, kad tur, teiksim, ir kaut kādi cenšas noslēpt, tagad reāli mēs visi esam sasaistīti ar internetu to lauku. Un tagad reāli, momentāli visās var atrast tās korelācijas un pat cilvēku var visu ko pateikt. Tāda ir tā dzīve, mēs visur lietojam, gan bankas kartiņas, mēs visu laiku atrodamies, tieši vai netieši. Es saprotu, var kaut kur taigā vai kaut kur būt mežos, kā es dzīvoju viens, no visas pasaules atslēgts, tad mani dati varbūt nebūs, un te es tā kā varēšu visiet. Tad, tu nevienam neesi vajadzīgs. Neesi vajadzīgs arī tāds. Bet tā kā valstis runājot, skaidrs, ka valstīm interesē visādi noslēpumi, citas valsts, gan bruņojumi, gan sarunas, un viss, saprotams, mēģina atrast ceļus, kā noklausīties. Ļoti veiksmīgi to atrod, kā nosakt kādus dokumentus un tam līdzīgi. Wikileaks parādīja, ka tur bija tādi miljoni visādu dokumentu. Viena lieta, kad viņi drusku piebremzēja, ka ne visu publicē, ne visu atļāva tā publicēt, lai nebūtu, ka cieši cilvēki konkrēti, ka tur attiecās uz konkrētu. Ģenerāli, sakiet lūdzu, kas ar ko karo tagad labi kiberjomā? Jā. Kiberjoma reāli karo visi ar visiem. Jo kiberjoma, redziet, tur ir tāds jautājums, kā piemēram, skatoties kādas interesēs grib kaut ko sasniegt. Ir valsts drošības struktūras, izlūkošanas un tam līdzīgi. Ja viņiem interesē kādas valsts, kas ir citu uzskatu, vai kā politiķi pieprasa par tās valsts uzzināt
kādus materiālus, sarunas, politiķu plānus un tam līdzīgi. Nu, saprotams, ka to valsts interesēs un uzzinās. Ģenerāli, ar ko karo Latvija? Latvija, principā, mēs neesam tādi karotāji, ka mēs karotu kaut kur ar kaut kādu atsevišķu valstī. Mēs piedalāmies. Ja runā par NATO organizāciju, tad mūsu cilvēki, NATO organizācija ir arī štābos, arī Eiropas Savienības, kur ir arī drošības struktūras, ir štābos, un tajos štābos vai tajās struktūrās ir organizācijas, kas nodarbojas gan ar izlūkošanu, gan ar tādiem visādiem pasākumiem pret izlūkošanas, tur mēs piedalāmies. Mums tāda nav mērķa kaut kāda konkrēta valsts, ka mēs ar kādu valsti, bet tā kā mēs... Pagaidiet. Cik es atceros, mūsu ārlietu ministrs definēja, ka iet kiberkarš ar Krieviju. Nu, skaidrs, kad jautājums ir tā. Pirmais punkts, tur ir diezgan tā akurāti jābūt. Pirmais punkts, īsti oficiāli nav vienošanās, kas ir kiberkarš. Viens no formulējumiem... Nav definīcijas. Nav tādas definīcijas īsti. Viens no formulējumiem, ko es esmu lasījis NATO tādā starptautiskā seminārā, kur tur bija, tas ir plašsaziņas līdzekļu informatīvais lauks, bet tur bija plus arī ar konvenciālā kara elementiem, tā ir arī ieroči tik pielietoti. Okay. Tas ir viens kā no variantiem, bet principā mēs to uztveram bieži, ka tas ir vairāk konflikti informatīvā laukā. Un tad tur tie jautājumi ir informatīvā laukā, kur ir tur taisnība, netaisnība, puspatiesības vai visādas tā informācija. Un tajā laukā skaidrs, ka mums ir dažādi pasniegtu informāciju un dažādi uztver cilvēki, un tur mēs diezgan daudz... Laikam kā piemērs Sīrijā, ķīmisko ieroču pielietošana, un tagad mēdījos parādās, ka tas bija safabricēts. Labi. Es teiktu tā, viens no variantiem, ka to parāda mēdīja. Ir jau arī citi varianti, kas saka, nē, tas nebija safabricēts. Tādēļ šeit ir vienmēr uz to jāskatās diezgan akurāti. Ja, piemēram, kādu faktu grib apgāst vai gribētu apgāst, es varu blakus uztaisīt un safabricēt, un arī kaut ko līdzīgu, un tad parādīt to un teikt, skatieties, viņš tā bija safabricēt, un tas būs pierādījums. Tas blakus bija, kas īstais bija vai neīstais. Šie jautājumi vienmēr ir ļoti, kā ir daudzi resursi, tā ir iespējami dažādi tie risinājumi, un tur var atrisināt. Tāda ticība un 100% pateikt, jā, tā bija vai ne, bet tur jautājums bieži bija arī par Sīriju runājot. Par Sīriju runājot, tur var skatīties visu, ja ķimiskos ieročus, visā tā vēsture, no kurienes tur tie ķimiski ieroči parādījās, cik viņi tika iznīcināti, ne tikai ķimisku ieroču pielietošanai vairāk kārt. Un es nedomāju, ka tie cilvēki, kas cieta, kas Turcijā visu, cik es sapratu, tas ir apstiprinājums, ka viņi cietuši no ķimiskajām vielām un ķimisko ieroču pielietošanas. Tas tā kā nav apstrīdams, to tā var aizbraukt un pārbaudīt Turcijā, viss, kur viņi slimnīcās arī guļ. Tādēļ viņi ir cietuši no tiem, ir kādi fakti, ko var pārbaudīt. Un tad, kad bija tie priekšlikumi, kā notikt izmeklēšana, tad vienmēr nevar atrast vienošanos tā, ka visi piekristu tādu vai citādu veidu. Un tad rodās tas, skaidrs, ka kāds ir ieinteresēts, lai tas netiktu varbūt atklāts, tad tā ir iespēja apvienoto nāciju organizācijā bloķēt. Ja apvienoto nāciju organizācija viņiem vairāk un vairāk parāda par to, ka praktiski nekādus lēmumus, īsti lēmumus ir grūti izvest cauri. Es kādreiz pa jokam gan teicu, un es esmu savā grāmatā arī rakstījis par to, ka vajadzētu būt nedaudzi starptautiskie likumi, kurus ielikt datorprogrammās, un dators noteiktu, kas ir jādara, kas ir vainīgs, kas nav. Es saprotu, tas liekas, it kā nav realistiski, bet es kādēļ to saku? Es saku tādēļ, ka
Ja kas pāraus un šahmata ģēniji nevar vairs uzvarēt mašīnu, vēl ir viena spēle, kas vēl sarežģīta, kā bija, kuru plānoja, ka tikai pēc 10 gadiem dators Tas ir Go vai kāda spēle? Go, jā. Bet tagad jau dators uzvar. Tādēļ, principā, tur tā kā ir visi tie varianti, un ja būtu nedaudz tie likumi, kur nebūtu emocijas, ka tu visu uz mašīnas un pasacītu, izvērtētu, kas tai situācija, kam ir taisnība, kas nav, jo mani uz to vēdināja vēl viens situācija, tas, kas notika Grūzijā. Ka Grūzijā notika tas konflikts, tad Medvedevs noskaitīja veselu virkni likumu un pateica, starptautiski likumi, kas pārkāpa un kā Krievijā darbojas pareizi. Pēc tam atnāk cits komentētais un pasaka vēl vairāk likumu, kas ir pārkāpti. Nu, ziniet, vienmēr labi advokāti un vai visādi politiķi arī atrod, viņiem padomnieki iedod veselu virkni to likumu ir tik daudz, ka skatoties, kur tu uzsvaru likt un var to vienu lietu paskaidrot tā vai savādāk. Tādēļ jau visas tās bieži tie konflikti, viņus dažādi var traktēt, un katrs tā kā no savas puses paskatās, un viņš tā kā nemelo, bet viņš tādu puspatiesību, vienu pusi parādā, otru pusi neparādā. Labi, atgriezīsimies tomēr pie Latvijas, no Sīrijas un pārējās pasaules. Labi. Aizsardzības ministrs, man liekas, pateica, ka Latvija varētu būt 17,5 tūkstoši zaudātu konfliktu gadījumā. Jā, kādi vēl spēki Latvijā ir, cik NATO spēki būs izvietoti Latvijā un kā šitā situācija attīstīsies? Redziet, šeit patiešām cilvēkiem būtu diezgan būtiski saprast. Ir tādi aprēķini, kā Izraēlai, ka principā valsts kaut kādas tādas krīzes gatavā ir spējīga līdz 10% savu iedzīvotāju iesaistīt aizsardzībā. Aizsardzībā, glābšanas līdz 10%. Tas jau būtu 100,000, ap 200,000. Tas principā ir tā kā pārbaudīts. Jautājums ir, vai tas ir vajadzīgs mūsdienās? Vai tas ir vajadzīgs? Es atkal atgriežos pie tā pirmā. Ja Tečers pateica par to, ka pēc otrā kara, kad parādījās kodolieroči, ļoti labi, ka tie kodolieroči, jo tas bija atturošs faktors, ka nesākās trešais pasaules karš, jo ir kodolieroči, neuzdrošināsies, jo tad ir visas pasaules beigas. Tagad atturošs priekš Latvijas tas ir NATO kolektīvā, gudrā viedā tā aizsardzībā. Tas ir atturošs faktors. Tādēļ tāda uzbrukuma, kur vajadzētu ar masām un tam līdzīgi, tas nav. Un šeit es skaitļus vēl varu pievest tādus, kad gadus 10 atpakaļ Eiropas Savienībā izveidota tika komisija izvērtēt, kāds ir potenciāls bruņoto spēku. Viņu secinājums ir interesants, tas tika arī publicēts. Eiropas Savienība ir 1,5 miljona karavīru, kas nekam neder. Tā iedomājieties, tas, kas nekam neder, tas nav par Latviju runāt. Tas ir Vācijas, Francijas, Lielbritānijas, kas nekam neder. Vajag 60,000 mobīlo pārvietojumu, kad varētu misijās, kuru nav, kas labi ekipēti. Ot šeit vajag aizdomāties. 21. gadsimtā neskaits nosaka. Tas, kad Ziemeļkoreja ir 1,200,000 karavīru, tas nav drauds. Tas nekā nenozīmē mūsdienās. Drauds ir tas, ka ir kodolieroči, tas ir drauds. Tādēļ mūsdienās tas skaits ir tas ir mazsvarīgs. Ja runā par Latviju, tie 17,000, nu labi, kāds vingrinās ar tiem 17,000 un tam līdzīgi, bet jautājums ir tā, kad NATO ir kopā viedā gudrā aizsardzība, tad katrs izvēlās force goal attīstības mērķus, katra valsts paņem savu daļu, ko viņa tā aizsardzībā kopējā dod. Mēs, piemēram, necentīsimies pirkt iznīcinātajus, jo šo debesu pusi, virs Baltijas valstīm, kontrolē tās NATO valsts piedalās dežūrās, kuriem ir iznīcināti kuriem nav nekas jāpērk, mēs nevarētu atļauties, mums jau nav līdzekļu. Tas ir viens no piemēriem. Toties Latvijā, piemēram, ir labi sapieri. Jā, mēs arī gatavojam citu valsts. Tātad katrs dod savu pienesumu tai kopī aizsardzības sistēmā.
Tas ir tas atturošs faktors. Es vēlreiz par to atgādinu, kad uzbrukt NATO, tas ir pašnāvība. Tas ir atturošs faktors. Tāpat kā kodolieroči visu laiku bija. Tāpat arī NATO, tā kolektīva aizsardzība. Var būt konflikti iekšpusē valsts. Iekšpusē valstī var izrasties protesti, tādu piemēru, ko visi atcerās. Kā Igaunijā pārvietoja bronzas pieminekli. Bija protesti, bija lieli protesti, viss, kas notika. Tā vai Latvijā 2009. Gada janvārī mums vienmēr šeit, kas dzīvoja, visi jau to zina situāciju, kad apgāza mašīnas, demolēja veikalus un tam līdzīgi bija protesti. Un kādi ir secinājumi? Secinājums ir interesants. Daži saka pārmest, policija netiek galā. Kādēļ zemesardze nepalīdzēja? Zemesardze nevar palīdzēt, jo viņi ir bruņotu spēku sastāvā. Labi. Kā ģenerāli, tad jautājums. Priekš kā tad tie minmetēji, ko nopirkti no Austrijas, ko pirks tagad? Tas jautājums būtu, es arī uzskatu, arī šodien es nedaudz minēju aizsardzības iekšlietu komisijā, kad mēs skatījām militārā dienesta likumu un parlamentāram sekretāram Andrejam Pantilievam, es šito minēju, tas ir jautājums, jāizdiskutē. Īsti mēs zemesardzi, mans viedoklis būtu, ka zemesardzei būtu jātīsta, bet vairāk tādi uzdevumi jādod, kā bija aizsargiem pirms Otrā pasaules kara, ka viņi palīdz policijai uzturēt kārtību, kontrolēt drošības situāciju valstī un kārtību valstī. Ja zemesardzi plāno kā lielākus bruņotos spēkus, kā tagad cenšas palielināt bruņotos spēkus, es neredzu tam loģisku pamatojumu. Es vēlreiz saku, 21. gadsimtā karo ne ar skaitu, karo ar kvalitāti, un mēs esam NATO kolektīva aizsardzība. Ja neticēt NATO, ja saka, ka NATO sabruks, tad jau var, bet tas ir diezgan dzīvot. Zemesardze pie kādas struktūras atrodas? Viņa atrodas Nacionālo bruņoto spēku sastāvā, un viņa pilda neizpildamo misiju sauszemes spēku funkcijas daļēji. Tad tas praktiski parastais karaspēks. Parastais karaspēks, jā. Tikai saucās kā zemesardze. Jā. Viņi tā kā cenšas un trenējas, bet šeit arī vispār jāsaprot. Saprotams, ja NATO pamatā, mūsiem ir profesionālais karaspēks, ir bataljoni, kas piedalās misijās, tie ir profesionāli. No rīta līdz vakarā dienu viņi ir trenējušies, mācījušies un tam līdzīgi. Un saprotams, zemesardze, ja es atnāku, kaut vai katru nedēļu tur svētdienu vai kādas dienas nedēļā, bet es strādāju rūpnīcā vai pārstu vai vienalga kur, saprotams, tā kvalitāte būs dažāda. Nevaram mēs salīdzināt profesionāls ārsts un atnāks kāds tā kā iemācīs, tur es redzēju, tur jāgriež kaut kas jādara, to nevar mūsdienās. Tas ir profesionāli, ir vajadzīgi tur, kur ir profesionāli. Jākal runā par totālo aizsardzību, kā bija pirms iestāšanās NATO, kā piemēram tur Šveice vai kur plānot, mēs visi aizsargāsim, ja nāks tas kā 20. gadsimtā bija, ne 21. Tādu var scenāriju izskatīt. Bet cik viņš ir reāls un varbūtība tāda scenārija vai savādāka, to vajag izvērtēt. Es uzskatu, ka tā scenārija varbūtība ir 100 reizes mazāka nekā visi tie hibrīdi kara, kur vajadzētu uzturēt drošības situāciju kārtību valstī. Tur zemesardze varētu ļoti palīdzēt. Tas būtu būtiski. Cik zemesardze cilvēku? Tā skaita 8000. Bet 17,5 tūkstoši. Tas ir kopā ar aktīvā dienesta profesionāļiem arī. 6000 tur vēl nāk un rezervē. Gadījumā, ja Latvijā sakās, kā jūs sakiet, nemieri, un kaut kādi huligāni grib demolēt pilsētu pēc likuma, karaspēks nevar piedalīties. Kas var piedalīties? Tikai policija. Tikai policija. Tur jau ir tā lieta, kad... Tad priekš kā ir tie 17,5 tūkstoši. Jūs sakiet, ka globāls karš ar NATO principā nav iespējams. Nav iespējams. Tur ir ļoti maza varbūtība. Tad priekš kā mums 17,5 tūkstoši
cilvēku cīnītāju. Cik šobrīd ārzemju zaldāti atrodas Latvijā? Nu, tur būs 1000, labi, es tur neiešu tādu par tiem konkrēti, nedaudz virs 1000, teiksim tā. Jautājums par ārzemju ir tāds arī, kā dažreiz prasa, saprotams, kad otrajā pusē robežas var atrasties 10 reizes vairāk. Un pat vairāk kā 10, 20 reizes, 26 reizes. Tas var būt. Tādēļ tie cilvēki, kas vai karotāji, vai tās vienībās, tas nav domāts, ka tā atnāks uzbrukumā un viņi spēs aizstāvēt. Nav par to runā. Tas ir cilvēkiem tīri psiholoģiski, lai saprastu, kad iet runa par to. Baltijas valstīs atrodas, ja nu nāks iebrukums, kas nu nāks palīgā? Nieks varbūt nenāks palīgā. Tas, es saprotu, ka tas tā nav, bet cilvēkiem var rasties tāda, daudz kas notiek, daudz ir pieredze bijusi negatīvā pirms otrā pasaules kara, kā Poliju tur sadalīja un daudz kas citur, kā Ukraina vai Grūzija vai Moldova notika, tur ir dažādi gadījumi. Bet šis ir tieši priekš iedzīvotiem šajā pusē robežas, mūsiem Latvijas un pārējās Baltijas valstīs, ja šeit atrodas vienība, neatsevišķis karavīrs, lai viņai ir neliela bataljons, vienas vai otras valsts no NATO, teiksim, kā Amerika vai Vācija vai Kanāda, kā tādi šeit valstīs. Un ja kaut kāds konflikts tiek un viņu karavīriem ir uzbrukts, tad jau automātiski tā valsts ir karā ar to, kas uzbruka. Tas automātiski jau ir, tās valstis nepieļauj, ka viņiem karavīriem uzbruks, viņi stāvēs malā. Tas tā kā brīdinājums ir tam, kam ja būs domā kaut kādas provokācijas veikt. Un nomierinājums šī pusē atkal mūsu iedzīvotājiem, noteikti jau, ka saprotams, ka nāks. Tas ir vairāk kā atturošs faktors. Tas nenozīmē, ka tur ir plānots tādus spēkus, lai viņi spētu aizstāvēt. Saprotams, tad tur būtu 100 000 šeit gar robežu. To neviens netaisās, mēs netaisamies. Kas apmaksā ārzemju kontingentu? Paši. Mūsiem, piemēram, kanādieši praktiski visu viņi paši nodrošina. Paši nodrošina. Nē, tas tā ir, un tās valstis ir, un Amerikas Savienotās valstis visus gadus ir pat palīdzējusi, devusi naudu. Viņi gan ar nosacījumiem tā, ka viņi to naudu dod, bet tie iepirkumi praktiski ir no viņiem. Jo tur atbalsta to savu rūpnīcu un nevar tā, ka iedos naudu un es pirkšu kaut kur citā valstī. Tas ir tāds, tas ar liels paldies viņi, ka tur deva iespēju gan mācīties, atmaksā. Bet tagad tie, ka nāk karavīri, viņi praktiski visu pašu nodrošina, paši sevi nodrošina visi tie kontingenti. Tā kā, saprotams, kad mēs ceļam kazarmas, saprotams, ka mēs ceļam. Viņi nemaksā par to, ka mēs ceļam kazarmas. Tas ir mēs no savas naudas. Viņi tagad viens nāks kanādieši un Latvijā būs tā kā vadošie tie kanādieši, pēc tam mainīsies, notiks, ka citi tās kazarmas paliek skaidrs, kad mums un tādēļ tur nāks atkal no citas valsts un tas nomaiņa notiek, tas paliek mums infrastruktūra, kur mašīnas glabājas, kaujas tehnika, viss tas paliek, viņi ar savu atnāk, ar savu aiziet. Bet, kad viņi atrodas šeit, viņi paši visu ceļu nodrošina. Tā, skaidrs. Karš ar NATO nav iespējams? Reāli nav, neviens nevar nekā iegūt, nekādus iegūmus karojot ar NATO. Un vara gatavojas iekšējiem konfliktiem? Jāgatavojas ir, lai nebūtu iespējams izveidot iekšējos konfliktus. Jo šeit es tā piebildīšu, cilvēkam ir svarīgas 3 lietas. Ticība vai uzticība savai vadībai, otrā labklājība un trešais drošība. Un, ja runā par ticību savai vadībai, valdībai, parlamentam, mums tur ir lielas problēmas. un to mēs visi tā kā saprotam, atzīstu. Iemesli tas atkal ir atsevišķa saruna būtu, kādēļ tā ir. Teiksim, tādēļ es bieži arī sacīju, kad Somija vai Šveice tādu zaļo cilvēciņu klātbūtne nav iespējama, jo viņi tic savai
vadībai, valdībai un parlamentiem. Un tam līdzīgi tad viņiem tā nav sašķelta sabiedrība. Nerunāju par labklājību, un tie jautājumi arī ir. Un teiksim, to drošības situāciju, kā viņi kontrolē valstī. Nu, saprotams, viņi ieliek lielas naudas, kaut arī viņiem tur nav tādas armijas kā Šveicē. Viņi īslaicīgi obligāti iziet un pēc tam atkārtot tās mācības, bet tā ir cita sistēma. Viņiem ne tādi bijuši draudi, ka kāds uzbruks, viņi nav nevienā organizācijā, tur kā arī Somi tāpat. Tādēļ tur ir tas atsevišķis jautājums, bet Latvijā pie šī jautājuma pirmais ir, kā paaugstināt uzticību valdībai, parlamentam. Tas ir atklāts jautājums, un man ir savs viedoklis. Nu, ja īsumā es pateiktu, varbūt, kas arī skatās vai klausās, es uzskatu, ka Latvijā nav atdalītas varas. Nav atdalīta likumdošanas vara no izpildvaras, tiesu vara labi, var skaitīt neatkarīgā un plašsaziņas līdzekļi. Plašsaziņas līdzekļi daži pieskaita, daži nepieskaita, bet mūsiem galvenais, ka nav izpildvara atdalīta no likumdošanas varas. Es uzskatu, tā ir būtiska kļūda, nu, tā ir būtiska problēma. Un tādēļ tā uzticība, ja tā pajautā kaut kāds notikums notika, labi, vai tur būtu Liepājas metalurgs vai Maksima tur sabruka, kad prasā, kas ir vainīgs, izmeklēšanas komitē nevar atrast. Kas tā bija? Vienkārši var pateikt tā, nu, galu galā pieņemat kaut kādu vai otru, tas pieņēma parlaments, nu, parlaments tādu vainīgs. Bet kas tur līdz ar šito var parādīties zaļie cilvēciņi, jā, kas par savu cīnīsies par savu taisnīgumu. Priekš tam vajag 17,5 tūkstoši zaldāto bataljoni no Kanādas. Pret saviem nevar izmantot. Vīnmetēji, tanki. Labi. Tā, sakiet lūdzu. Trumps sarunās ar Merkeli nodefinēja, ka Vācija parādā NATO 250 miljardi. Bija tāda, tas mēnesis atpakaļ. Bija tāda situācija. Pamatojums bija, ka Vācija NATO maksāja mazāk par 2%. Tā. Cik Latvija maksā? Nu, tā viņa maksā 1,7, nākamgad būs 2%, tā kā mēs būsim tur izpildīsim. Lietuva arī uz tiem 2% nākamgad, Igaunija jau ir vairākus gadus, ka 2%. Mēs tādā ziņā neesam no tiem sliktajiem, mēs esam... Mēs vienmēr pirmrindnieki, Vācija nemaksā bagātā. Bet runājot par to maksējumu, nu tur Trumpam ir 100% taisnība. Taisnība ir tajā, ja Amerikas Savienotās valstīs visā NATO budžetā maksāja 73–75% no visa tā, kas NATO ir valstu budžetā. Nu, tad saprotams, ka Amerikas Savienotu valstu vēlētāji teiks, nu, pagaidiet, kādēļ mums ir jāiztur visa drošība visu NATO valstu. Tādēļ tā prasība, ka pāriet uz 2%, viss ok, bet pa iepriekšējo tur skaidrs, ka es neredzu ne mazākās iespējas, kad Vācija tagad maksās. Viņa neuzskata, ka tas ir parāds. Un viņai juridiski tā runājot, un to jau nevar uzskatīt, ja nebija tā vajadzēja stingrākās prasības jau agrāk sākt. Nu, Trumps, kas paaugstinātās prasības, tātad valstis sāk domāt un sāk tuvoties, ja norunāja tai klubā. Nu, klubā es nosacīti organizācija, kā NATO maksājām katrs 2%. Mūsiem tie 2% labi. Nākamgad būs tur vairāk kā 500 miljoniem. Amerikā ir 1000 vairāk, viņiem 500 vairāk miljardi būs. Nu, ok, katrai ir valsti, kāda ir ekonomika, tad viņi savu to procentu maksā. Bet, nu, jāizpildi ir kā labi, ģenerāli labi. Jautājums par Eiropas militāriem spēkiem. Kā situācija? Tomēr mēs zinām, ka drīz būs kopējā prokuratūra, Tagad tendencija ir par kopējām militāriem spēkiem. Kā šī virzienā? Un ko tad darīs Eiropas militārie spēki, ko darīs NATO? Dublēt nevajag, bet militārās spējas Eiropas Savienībai ir jābūt.
Jo, nu, tie piemēri, kā mēs runājam, kas nodarbojas ar pirātiem, tie bija no Eiropas Savienības. Malī republikā, kur ir Āfrikā, ir daži. Mēs sūtam kontingentu, kas ir kā no Eiropas Savienības. Tas nav NATO uzdevums, nav uzņēmis. Tā tad ir vairāki uzdevumi, kur Eiropas Savienība lemj, ka vajadzētu vai Ģenerāli atvainojas, interesanti, kāpēc pirāti Indijas okeāna ir Eiropas uzdevums, bet nevis pasaule, nevis NATO uzdevums? Nu, teiksim, skatoties, kurā vietā notiek un kas tur ir interesēs. Ja gar to Somalī vairāk brauc ne Amerikas Savienoto valstu vai Kanādas kuģi un tam līdzīgi, bet vairāk Eiropas Savienības kuģi, nu tad mēs arī par savu valstu kuģiem un tam līdzīgi vairāk arī rūpēsamies. Ziniet, ko garām Sīrijai, laikam mazāk amerikāņu kuģu brauc, jā? Tik un tā tas viss notiek ar amerikāņiem. Jā. Šeit loģikas nav. Nē, ir gan. Tātad ir tie konflikti, tādi ir konflikti, kas tur kā pirāti un tādi nelieli, viss ok. Bet ir piemēram, kā Ziemeļkoreja, kur iejaucās tā kā amerikāņi, vai Sīrija, ja runā, tur jautājums ir sarežģītāks. Sīrija, tur ir Daesh, kā arī rodās, un tie terorakti notiek visā pasaulē. Tātad tā saite ar tiem reģioniem, ar konfliktiem tajos reģionos, tas attiecas uz visu pasauli. Un tur nav tas nav tik vien, tas nav tā kā kādu kuģi aplaupīja. Nu, aplaupīja tā kompānija, viņai jāskatās, kam lūgt palīdzību. Vai viņa tur pati bruņotos spēkus ņem uz kuģa un kaut kāda skatās vai vairākas valstis kopā. Skatītāji, jūs skatāties Fokus TV, un mēs tagad runājam, ka mūsu 3. tūkstošgadē, 21. gadsimta pasaulē ir reāli pirāti, reāli noziedznieki, kuri laup kuģus, cilvēkus. Absurds. Jā. No vienas puses, jā, tas tā ir. Bet es tādu pabeigšu par Eiropas Savienības tiem. Tur ir vairāk aspekti, ka es atceru, ir atsevišķi konflikti, kur Eiropas Savienība ir ieinteresēta, ne visas NATO valstis, tas ir pirmais. Ir arī momenti tādi, ka ir valstis kā Somija, Zviedrija, nu teiksim ne tālu mūsu kaimiņi, kas ir Eiropas Savienībā, bet nav NATO. Un ja notiek kaut kādi vai pret viņām vai kaut kāds konflikts, kas viņas aizstāvēs? Tur rodās jautājums. NATO, nu viņas nav NATO valstis. Tas tāpat kā Ukraina vai Grūzija nav NATO valstis, tur tā aizstāvēšana savādāk. Tādēļ Eiropas Savienībā arī šis ir jautājums, ir atklāts un jādomā, kā aizstāvēs savas organizācijas, valstis un uz kādiem spēkiem. Un beidzamo, ko es gribu pateikt, kad principā cerot uz to tādu pozitīvo virzienu visās pasaulēs, kad bija laiks, kad vēl Jeļcins pret beigām un nāca Puķins, bija laiks, kad runāja par to, kad NATO kļūst par ANO spēka struktūru, Jo tagad jau reāli, to ir sacījis ģenerālsekretārs NATO arī piedalījies, esmu sanāksmē, kur viņš to teica, kad NATO tagad nevienu lēmumu nepieņems pat miera ieviešanas, uzturēšanas operācijām bez ANO rezolūcijas. Ja viņa kļūst par ANO spēka struktūru, tad kā bija paredzēts, ka asociētie locekļi būtu Japāna, Jaunzēlande, Austrālija, un tai laikā runāja arī Krievija, ka varētu būt kā asociētie locekļi NATO, ANO spēka struktūrā. Ja tādā nozīmē skatās, tad Eiropas Savienība varētu dot savus spēkus kā ANO spēka struktūra. Nosaukums NATO vai būtu cits nosaukums, tas nav būtiski. Tad tur mainās tā filosofija visa, kad ir ANO spēku struktūra, bet tad mēs neuzskatām, ka var rasties kaut kāds arī tāds konflikts, kas ies pret vienu otru valsti. Lokāli konflikti jā, bet ne tādu, kad mērogā, kas globālā mērogā. Tas bija savā laikā nopietnas tādas sarunas bija, tas nebija tikai tā, bija starptautiskās konferences to apsprieda. Ja nākotnē mēs skatāmies tādu pozitīvu virzību, kad valstis prot atrast kopējos lēmumus un visi caur ANO
ANO struktūru un tam līdzīgi. Jā, tad var visādi arī mainīties. Ģenerāli, sakiet lūdzu, Brexits. Kādi nākošie soļi būs no Lielbritānijas militārā jomā? Militārā jomā Lielbritānija sola, un es domāju, viņa arī pildīs, ka viņa saglabā savu statusu tā, kā viņa bija NATO. Viņa ir NATO valsts, viņa ir savs karaspēks, viņa ir ieinteresēta mūsdienās arī, lai būtu NATO struktūrās, un viņa saglabātu savu pozīciju NATO struktūrās. Viss tur ok. Viņiem bija vairāki projekti kopā ar Franciju militārā jomā uz zemūdeniem savā laikā. Es domāju, viņi arī turpinās tos projektus. Jautājums gan šeit iesaistās ir tas aspekts, biznesa aspekts, ja runā par projektiem un kaut ko, kas ir jāražo vai jāceļ vai jābūvē. Nu, tur var rasties, bet es domāju, viņi atrasīs risinājumu. Bet no militārā viedokļa runājot, Lielbritānija saglabā savu statusu NATO, un viņš arī turpmāk būs. Tā kā tur tās izmaiņas no priekšmilitārā viedokļa praktiski nebūs. Ja Eiropas Savienība tur tiks ar laiku veidotas tās spējas vai uzturētas, nu jā, tad tur Lielbritānijā mazāk būs ieguldījuma. Jūs ieminējat ekonomisko aspektu. Jā. Laikam tomēr vēlme veidot Eiropas bruņotos spēkus ir saistītas ar potenciālo ieroču iepirkšanu Eiropā. Jā. Sakiet lūdzu, Baltijā, piemēram, Latvijā pie mums neko neražo. Jā. Izņemot ierēģus, jā. Var ražot. Talantīgus. Var ražot. Jā. Lietuvā, Igaunijā. Es jau dzirdēju, ka tur ir ražošanas, kas jau sadarbojas ar NATO struktūrām. Latvijā ir kaut kas līdzīgs. Ja nerunā tur kaut kādi sīkumi vairāk, sākot ar pārtiku, kur ir, piemēram, mācībām, kā ražot savu pārtiku un tam līdzīgi. Pie mums notika arī Tehniskā universitāte, arī uniformās izpētes, lai ražotu tur uniformu. Ir tādi momenti, ko varētu ražot. Savā laikā es pats tādu projektu tika skatīts, kad mēs vēl nebijām NATO, lai mēs ražotu arī municiju, sacīsim, patronas un tam līdzīgi. Viņas iznāca dārgāk. Pie mums dārgāk nekā pirkt Somijā vai kaut kur citur. Bet tas būtu izdevīgāk. Mēs tajā laikā skatījāmies, es saku, pirms iestāšanās NATO, bet tas būtu izdevīgāk tādā ziņā, ja notiek kaut kāds konflikts, es runāju vēl pirms iestāšanās NATO, notiek kaut kāds konflikts, ka ražotne šeit ir uz vietas, ka mēs neesam atkarīgi pārdos vai nepārdos. Otkārt, tas ir darba spēks, ka šeit pat, un mums tā nauda paliek šeit, labi, mēs dārgāk. Mēs no vienas kabatas pārliekam otrā, jo militāri pērk šeit pat Latvijā, tātad priekš sevis arī pērkam. Tur tā kā pozitīvs priekš valsts mērogā. Bet ar visām tām ražotnēm tur ir tāds interesants moments. Kādreiz bija organizēts starptautiskais seminārs, ko vadīja amerikāņi. Viņi stāstīja, kādiem jābūt bruņotiem spēkiem. Uz manu jautājumu, bet kādēļ jūs nedariet? Jūsu bruņotie spēki neatbilst tam, kas teoretiski ir vajadzīgs. Kādēļ es varēju tā uzdot? Es kādreiz 94. gadā uzrakstīju zinātnisko darbu, kādiem jābūt bruņotiem spēkiem mazajā valstī. Un NATO guva atbalstu, fellowship programma man subsidēja, un tam līdz viss bija ok. Es viņam uzdevu to jautājumu, kādēļ jūs nedariet, kā loģiski vajadzētu būt? Viņi saka, mēs nevaram. Tādēļ, ka mums ir tāds ražotnes lobijs, kas ražo tankus, lidmašīnas, zemūdenes, kad viņi pierādīs kongresam, senātam, ka tas ir svarīgi, tas ir vajadzīgs. Un loģika kaut kāda no militārā viedokļa, kas būtu primāri, nekam neies cauri. Viņiem ir pārāk liela ietekme. Un tad viņu rekomendācija, jūs Baltijā, ka jums nekā neražo, praktiski nekā. Jūs gan variet loģiski izveidot savus bruņotos spēkus. Teoretiski, jā. Bet par nožēlu ir citāka lieta, cik daudz to cilvēku, kas ir augšā, kas īsti saprot to drēbi no iekšpuses, kas veido, kā mēs tādu veicam visādus iepirkumus.
Un, kad es uzdodu to jautājumu, tad pagaidiet, kam tas ir vajadzīgs un ko vajag un kādam nolūkam izmantot zemētāts vai kādi scenāriji, kur izstrādāt. Nu, tad ļoti vienkārši aizsardzības ministrija vienmēr ir uzsegt slepenības plivuru un parastajam cilvēkam, es arī ģenerālis un tā, es tāpat nevisai, es jau varu izrēķināt pats, ko tur arī zem tā deķi runā vai dara, vai ko tas man nav problēmas. Bet pats par sevi, ka cilvēkiem, nodokļu maksātiem nav īsti tā skaidrība, un tie ir potenciāli, ka krīzes gadījumā viņi piedalīsies, viņi darbosies, un ja viņiem netiek līdz gala izskaidrots vai stāstīt tās puspatiesības, tad tas nav labi. Nu, tāda ir pagaidām tā situācija. Ģenerāli, mūsu pārēdi iet uz beigām. Nodefinēsim tēzes. Globālais karš, atomkarš, nevar būt viens. Globālais karš kā pirmais, otrā pasaulē. Konvenciālais karš. Nevar būt. Nevar būt. Var būt tikai lokālie konflikti. Un plus hibrīdi, kā mēs viņu tas moderns vārds parādījās, kad mēs kiberlaukā un hibrīd kari, ka tur visādi jaukumi ir viss tas, jā, tas notiek, būs un attīstīsies, pilnveidosies un tam līdzīgi tas būs ļoti plaši. Līdz ar to fokus skatītāji esiet mierīgi. Globālais karš nevar būt. Ar hibrīd kariem šeit kā veiksies. Dievs svēti Latviju. Jā, Kārli, paldies! Mēs ļoti interesanti ar jums parunājām. Varbūt skatītājiem ir skaidrāka situācija palika, kas notiek pasaulē un Latvijā, bet cerēsim uz to labāko. Un vispirms uz ekonomikas attīstību. Jā, tad būs ko finansēt. Un aizsardzības pasākumus, un zemesardzi, un pārējos. Paldies, Kārli! Paldies!